Jā, tātad pastāstīšu jums arī no kādām mazliet, pat vairāk kā mazliet dīvainām dzīves pieredzēm. Kā tas ir, kas bijis tāds, ko vienkārši tāpat tautas valodā runājot, sagramot nav tik vienkārši. Un tagad pie lietas būtības. Tātad es gribu jums pastāstīt par tā saucamās valsts tādu procesu, kas ir saistīts ar izmeklēšanu un patiesības noskaidrošanas algoritmiem. Tātad izmeklēšanas un patiesības noskaidrošanas analfabētisms un infantīlisms. Tā ir problēma numur 1 tā saucamajā tiesiskajā Latvijā. Tā ir tiesiskuma problēma. Jo redzi, kā ir. Līdzīgi kā tas ir medicīnā, kur netiek skaidroti cēloņi, bet tiek apkaroti simptomi, tā arī izmeklētāja tiesiskumā, kā tādi apsēstie, būtībā risina kaut kādus notikumus, kas ir atrauti no konteksta. Viņiem pat nerūp un neinteresē, kas notika. Viņi nav tā skoloti vai kā, un viņiem pat pašiem savs prāts un sirdsapziņa nenostrādā tajā, ka ir jāuzdod jautājums, kas notika patiesībā, kāpēc tas notika. Nevis tā kā prokurora ellēni to dara, ka viņiem ir uzdots kādu par katru cenu apsūdzēt, un viņi tagad tādi kā sadisti un psihopāti tagad arī centīsies kādā sameklēt viņa vainu. Arī tā ir sistēmas debilitāte, bet ejam tālāk. Es gribu jums pastāstīt kādu savu pieredzi Covid afēras laikā, kad man tāda dzīves pieredze bija unikāla, bet man palūdza aizņēmumu kāda sistēmas darbiniece, kāda pašvaldības policiste Jūrmalā. Un tik, cik man tajā brīdī bija iespējams, es arī aizdevu. Tā bija neliela summa, 20 eiro apmērā, un es uzrakstīju aizdevumus. Pagāja laiks, un es jautāju, kad jūs varēsiet atdot. Tur gan bija kāda aizķeršanās, tas uzreiz neizdevās, taču, kad pagāja laiciņš ilgāks un tomēr izdevās atskaitīt to naudiņu atpakaļ, tad man bija pārsteigums, jo izrādās, ka tika uzrakstīts maksājuma uzdevumā aizdevums. Par ko ir runa? Pateikšu īsi. Runa ir par to, ka šajā gadījumā, ja kāds šo jautājumu censtos pētīt un būtu šim notikumam pieslēdzies tikai tajā brīdī, kad šī konkrētā sieviete, kas no manis aizņēmās naudu, policista būdama ir atskaitījis naudu atpakaļ, tad viņu prāt šī pētnieka, kas viņš arī būtu policists vai tur, es nezinu, lai arī kāds cits inspektors, izmeklētājs, viņš visā pārliecībā varētu kliegt un bļaut un vauļot un teikt, viņa tev aizdeva naudu, viņa tur ir rakstīts aizdevums. Un ziniet, šim te klaigātājam tik tālu, cik ir šis notikuma fragments, būtu taisnība. Tikai tāpēc, ka viņš redz tikai fragmentiņu no tā visa. Un ja mēs paskatāmies uz Latvijas tā saucamās valsts sistēmisko būtību, tad arī šādi tiek pārsvarā risinātas problēmas. Viņas netiek risinātas, bet notiek apzināts mērķtiecīgs kaitējums cilvēkiem. Pavisam noteiktiem un arī konkrētiem cilvēkiem, kāds no kuriem esmu arī es. Jo es šīs darbības esmu piedzīvojis uz savas ādas. Un šis te piemērs nav stāsts par kādu nodarījumu pret mani, bet šis te piemērs ir stāsts par to, kā var safabricēt lietas. Jo būtībā, es izmantošu vēlreiz šo pašu piemēru, ja inspektors būtu godīgs, tad šādos notikumos viņš taču skatītos, kas ir noticis, kas notika pirms tam, kāpēc notika, skaidrot šo. Bet kas attiecās uz manu dzīvi, tad pārfrāzējot šo visu, es varu pateikt. Viņiem neinteresēja tas, kas patiesībā notiek. Viņiem interesēja tikai kāda daļa, ko viņi, saliekot punktus uz i, izveidoja tā, kā vajadzēja maksātājiem, kas mani apsūdzēja. Un tā kā tur bija vairākas sistēmas vārnas apakšā, tad, protams, ka viņi kvarkšķēja līdzi. Jo tur taču daudzi jau ir apskatījušies, un nevar būt, ja daudzi ir apskatījušies un ielikuši savus ķeksīšus un atzinumus un tā joprojām, nevar būt, ka daudzi kļūdījās. Un viņi pat nesaprata to, ka paskatoties selektīvi
vai arī notikumi tikai no kaut kāda daļēja atskaites punkta, viņi būtībā sagroza šī notikuma būtību. Un tā arī notika manā dzīvē, ka varmākas tika attaisnoti, bet es, kurš aizstāvējos un aizstāvēju savus bērnus, tiku pasludināts par varmāku, kur ar vienu viņi žēlojās, ka meklējot un nevar atrast. Tad jautājums, kāpēc, lai es cilvēks, pret kuru vērsās, kuru apmeloja, vēl tagad ciestu kaut kādu sodu, lai tie debiloīdi iet patiešo ellē? Viņi paši tiks sodīti par to, ka veic šādas morāli kroplas darbības. Un vēl vairāk pateikšu. Man kāds cilvēks to atstāstīja, ka viņam bija saruna ar kādu sistēmas darbinieci, kura teica, vai tad viņam ir grūti atsēdēt tikai 3 mēnešus. Vai tad ir grūti? Nopietni. Nopietni. Vai kādam cilvēkam ir jāsaņem sods par to, ko viņš nav darījis, par to, ka viņš ir ticis apmelots, par to, ka pret viņu safabricēta lieta? Nopietni. Tāda ir tā Latvija, tāda tā brīvība, tāds tas tiesiskums. Te nu mēs esam, tāpēc nevelti sacīju šo piemēru iz dzīves, kuriozo piemēru, kur policiste aizņēmās naudu, es viņai aizdevu, bet atpakaļ atskaitot viņai šo naudu man, viņa norādīja, ka tas ir aizdevums. Tad jautājums, kurš kuram palika parādā? Nav taču iespējams tā, ka parāds, kuru viņa pati radīja, ja respektīvi viņa bija parādā man, ka tas kļuva par parādu tagad no manas puses attiecībā pret viņu brīdī, kad viņa uzrakstīja aizdevums. Ja? Bet ja skatās juridiski, tad paskatoties uz šo notikumu, atrauti no visa šī notikuma konteksta, taisnība ir viņas pusē. Tāpēc, ka tam, kurš pieslēdzās šī notikuma kaut kādā tur trešdaļā vai pusītē, pavisam noteikti ir tikai un vienīgi tā informācija, kuras tur figurē, ka viņa ir uzrakstījis to, ko viņa uzrakstījusi. Un tur ir rakstīts aizdevums. Tātad, jūs saprotiet, kā strādā inspektori, tiesiskuma sargi? Kādu tiesiskumu viņi sargā, ja viņi pat nav spējīgi izkāpt no šī analfabētisma līmeņa un no šādas kroplas izmeklēšanas praksē? Tagad ir skaidrs, kāpēc ir tik daudz pasūtījuma lietu. Tāpēc, ka viņi ir meistari liekuļu un izlikšanās tiesiskumā. Tātad viņi noteikti kādam ir interesēti, cik tas prasa viņu izdevīgumā, pielaizīties. Un ja viņiem načaļnieks priekšnieks teiks, viņi darīs. Un tāda ir lielākā daļa. Tāpēc arī tajos jautājumos, kuras dažkārt no savas puses runāju par armiju, un par tiem, kuri saka gods kalpot Latvijai, es varu apgalvot, un es to daru samērā reti, ka viņiem nav nekāda goda. Un par kalpošanu nemaz nerunāju. Nevienam nav jākalpo. Ir jābūt līdzsvaram. Taču, kas attiecās uz godu, viņiem pavisam noteikti tā nav. Jo gods paredz visu cilvēku tiesības cienīt. Katru cilvēku pamanīt, cik tālu tas ir atkarīgs no mums, un neļaut viņam vai viņai, ne vīrietim, ne sievietei kaitēt. Taču viņi to dara. Un vēl es pieminēju arī balto halātu sektu. Godīgi medicīnas darbinieki tādā sistēmā nav. Saku tiešā veidā, jo ik viens, kas dara to, ko viņiem liek un apkaro simptomus, ir liekulis. Liekulis. Jo viņš izliekās, ka neredz. Neredz to, ka cilvēkam ir vajadzīga palīdzība cēloņu noskaidrošanas līmenī, lai varētu tikt galā ne tikai ar simptomiem, bet arī sekām un īstermiņā un ilgtermiņā. Un tādā valstī pēdiņās mēs dzīvojam. Cik tālu attīstīsies šāda valsts?
Man ar nožēlu jāsaka to, bet es to pateikšu. Paldies Dievam, ka Latvijai paliek arvien mazāk bērnu. Jā, paldies Dievam, ka tie neuzaugs morālo kropļu ģimenēs, kuri kā Sodoma un Gomora tiks iznīcināti. Kāpēc jūs nācāt pasaulē, ja jūs izvēlaties postu? Kāpēc jūs laidāt bērnus šajā pasaulē, ja jūs viņiem mācat un programmēt posta ceļus, vergu gaitas, padevības, apspiešanas gaitas, to ceļu, kurā citi tiek nomākti, pakļauti, pazemoti, nicināti. Un ik viens no tiem, kas elpo brīvi, tiešām pārnestā nozīmē tiek pasludināts par bezmazliet valsts un tautas ienaidnieku. Nu, valsts ienaidnieks jau laikam arī sanāk, jā. Tāpēc, ka cilvēks, kas saprot, kas notiek patiesībā, viņš taču atmasko šādu miskasti, kas piesavinājusies valsts vārda. Ja cilvēkiem ir vismaz drusciņa draugu būšana ar vēsturi, jā, to pašu pārrakstīto, tad vēl tajos aspektos, kur tā nav pārrakstīta, ir zināms, ka daudzas no zemēm, kuras šobrīd skaitās it kā brīvas, viņas bija kompāniju pārvaldītas. Un šeit nav stāsts tikai par Āfriku, tur, par kolonijām dažādām. Šeit ir stāsts arī par tādām zemēm kā Indija, arī Latvija, un ne tikai. Jūs brīnāties? Nu tad palasiet vēlreiz, papētiet arhīvus. Ne tikai tos, kurus jums ir izdevīgi redzēt, bet arī tos, kurus līdz šim negribējāt ieraudzīt. Kompānijas valda. Un jūs to saucat par valsti. Jūs dziedat savu himnu, jums pietiek ar jūsu karogu, jums pietiek ar svētku dienām. Tā ir vēl viena iespēja degradētai sabiedrībai relaksēti piedzerties, pierīties, atvainojiet par izteicienu, pamaukoties, papostīt citas ģimenes, citiem pazemot arī bērnus. Tādā progresā attīstībā dzīvojam. Nu tad kā? Kā būt šādā pasaulē? Padomājiet paši. Tāds tas Latvijas tiesiskums un tāds tas kopējais sabiedrības stāvoklis, ka cilvēki kā tādi noburti vai arī tādi aktieri, liekuļi, kas izliekās, ka viss ir kārtībā. Kā tajā stāstā, ka karalis ir kails, bet idioti turpina izlikties, nē, viss ir kārtībā. Šeit jums ir arī Latvija, kailā karaļa zeme.